publicēju šo māsu apli. Un kas bija interesanti, ko es šonedēļ piedzīvoju, bija tas, kad es publicēju un neviens neatsaucās. Un bija moments, kad es gāju caur emocijām par to, jo tas triggeroja man iekšējā bērnu tās rētas sāpes no iepriekšējās pagātnes pieredzes, kaut kādas asociācijas. Un kas īsti iekšēji manī notikās, bija tas, kad man neviens neredz, neviens mani nedzird, nevienam neliekas tas svarīgs, ko es vēlos tā kā piedāvāt. Cilvēki mani nenovērtē, es jūtos nenovērtēta. Cilvēkiem es nepatīku. Kaut kādas tādas lietas. Var dzirdēt manā balsī, kad es izklausos pēc mazas meitenītes, kur you know. Un es ļauju iziet sev tām emocijām, izpausties šai mazajai Sintijai. Un bija interesanti, kad vēlāk es paskatījos, un man bija tāds, es tā kā diezgan nelaicīgi vispār sāku par to runāt, un ļoti virspusēji. Es īsti konkrēti nepateicu vispār, kas tas tāds ir, ko mēs darīsim. Es īsti konkrēti vispār neko nepastāstīju par to, kas tas tāds vispār ir. Kas ir tas, ko es vēlos kādam sniegt, kas ir tas, ko cilvēki iegūs, kas ir tas vispār, ko es praktizēju, kas es vispār esmu. Un iemesls, kāpēc, ir tas, kad bija vairāk iemeslu, bet viens bija tas, ka es neapzināti sevi sabotožoju, cenšoties sevi īstenībā pasargāt. Un vissmieklīgākais ir tas, kad es jūtos, neviens man neredz, vai bla bla bla. Izrādās īstenībā es pati sevi slēpu, jo es īsti neparādījos līdz galam, es parādījos virspusēji, es konkrēti vispār neko nepastāstīju, ne īsti par sevīm, ne arī tas, ko mēs darīsim. Tā ļoti minimāli, virspusēji, pat vispār īsti jau nē. Un tātad es jau gan slēpu to, ko es piedāvāju, gan slēpu pati sevi. Vēl arī es tā kā ievēroju interesantas lietas, kad es centos, piemēram, dot iemeslus, kāpēc tas ir, piemēram, svarīgi vai, piemēram, izmantoju kaut kādus zinātniskos pētījumus, bet tas bija nedot īstenībā no savu resursa, no savas iekšējām zināšanām, bet vairāk vienkārši kaut kādus faktus. Un tādā veidā arī es atkal neizpaudu sevi un īsti neparādīju sevi. Tā vietā piedāvāju kaut kādus, reku ir daži fakti un iemesli. Un tas man arī atspoguļoja to, kad iznāk, kad es uzskatu, ka man nav ko piedāvāt. Un tad, reku, es jūtos tā, ka tas ir kaut kas, kas tiek tā kā reflektots atpakaļ, atspoguļots atpakaļ, tā kā no cilvēkiem. Īsnībā viss, kas nāk atspoguļojās no tā kā cilvēkiem, ir tā enerģija, ko es dodu. Tātad tā enerģija, ko es dodu, viņa atnāk atpakaļ. Tā kā šajā atspulgā, kā spogulis. Un tas man parādīja to, ka man ir tā kā šī iekšējā rēta, to, ka es nekad nejūtīšos pietiekoši laba un pilnvērtīga. Un šī tā kā sāpe un šī sajūta bieži vien, izpaužoties caur šo pieņēmumu, šo sajūtu, es rādu situāciju, kura to atspoguļo. Tāpat tās arī ir interesanti, piemēram, kā dažādi, piemēram, cilvēki, piemēram, kaut kādas reakcijas, kuras nāk, tas vienkārši, atspoguļo kaut ko par manīm, dažādas manas sāpes un pagātnes pieredzes,
gan arī, jā, dažādas, piemēram, reakcijas man, piemēram, atspoguļoja, piemēram, cik ļoti man gribās tā kā izpatikt cilvēkiem, ko es jau zināju, like, people pleasers, hello. Tā arī man ir tāda viena liela rēta, kad ar ko es mācos tā kā pārvarēt, vai ne gluži pārvarēt, bet strādāt ar to. Un atgriežoties pie savas slēpšanas, ir tas, ka, jā, viens ir šis, ko es tikko dalījos, un tad otrs ir tas, ka, jā, man ir šīs lielais coping mehānisms, kas ir drošības mehānisms, ko es izmantoju, lai sevi turētu drošībā, ir sevi slēpt. Sevi slēpt tā kā savas domas, ko es patiesībā domāju, kā es patiesībā jūtos, ko es patiesībā redzu, un tikai dēļ tā, kad kāds cits cilvēks jūtās pilnībā savādāk, un viņš, piemēram, nesaredz to, ko es redzu, vai jūtās savādāk, un es esmu super tā kā jūtīga, un es spēju jau just tā kā otrā cilvēka sajūtas, un es jau bez tā, otrs cilvēks var man neko neteikt, un es jau zinu apmēram to otro cilvēku, un ko viņš jūt un domā, un es jau zināšu, kādu masku lietot, lai būtu pieņemta no tā otrā cilvēka, lai tā kā es atspoguļošu tā cilvēka sajūtas un domas, lai justos pieņemt tā vietā, lai pateiktu savas patiesās domas vai patieso redzējumu, ko es redzu un zinu. Un tas ļoti notiek neapzināti, ļoti ātri, ļoti brīžiem. Un tā ir viena no tā kā, tas mehānisms, lai sev pasargātu, lai netiktu sāpināti, jo man ir bijusi pieredze, kad, ja es pasaku citu perspektīvu, es pasaku, ko es īstenībā redzu, es pasaku, ko es zinu, es esmu saņēmusi tādu negatīvu atbildes reakciju, vai arī tā kā esmu izjutusi atgrūdumu, vai ka mani nepieņem un nemīl. Iznāk nemīl man autentisko es, kas ir īstenībā ļoti sāpīgi, jebkuram cilvēkam, un atgriežoties, rodas šis diskontakts, kas vienkārši trigero iekšējo bērnu, jo iekšējiem bērnam drošība ir kontakts ar vecākiem, un ja nav šīs kontakts kaut kādos momentos, tad bērns iemācās, šī daļa nav mīlēta un pieņemta un nav droši viņu izpaust, tātad mēs viņu paslēpjam kaut kur dziļi projām un zinām, ka nav droši viņu vispār laist ārā. Un tā vietā mēs uzliekam maskas un izliekamies par versiju tādu, kura nopelnīs mīlestību. Un tas ir bijis tā kā coping mehānisms, izdzīvošanas bērniem. To dara reāli visi bērni. Un augot lielākiem, mēs joprojām staigājam ar šīm maskām, nezinot, ka mums viņas ir, joprojām pielietojam šos coping mehānismus neapzināti, viņi vienmēr uznāk augšā, un tādā veidā mēs radām īstenībā draudus sev, savai veselībai. To es esmu pieredzējusi jau vienu no savas pieredzes, jo viens ir cenšoties izpatikt visiem. Tas nav īpaši veselīgi, tādā veidā mēs īstenībā nodaram draudus sev. Arī nav veselīgi vienkārši sev arī apspiest, arī tas sagādā stresu mūsu sistēmai. Arī nedaudz tas, ko es īstenībā sākumā dalījos saistībā ar perfekcionismu. Padomā, mēs uzliekam bieži vien prešeru, uzliekot to, ka, pastāstot sev, ka tu nevari parādīties ar netīriem matiem, jo tu nebūsi pieņemta. Un tādā veidā mēs pasakām sev, ka neesi pieņemta un mīlēta, ir tā, ka tu netīri mati. Un viņi nav nemaz arī tik ļoti netīri. Bet, saprot? Un tādā veidā mēs uzliekam stresu. Ja es uzlieku stresu jau par tādu sīkumu, tad, protams, man būs tie tīrie mati, bet tik un tā es esmu sev pateikusi jau, ka man ir jābūt perfektai.
un kā es varu vispār izpausties un justies brīvi, jo man ir šis pressures, man ir jābūt perfektai, un patiesībā perfekcionisms, perfekts mēs neviens neesam, tad tas ir kaut kas neatbilstoši vispār, ko tu vari sasniegt, un tad nav brīnums, kad mēs radām savā sistēmā īstenībā stresu, un plus vēl mēs savam iekšējām bērnam pasakam to, ka reāli, tu neesi pieņemt un mīlēt, un tev ir jāslēpj sevi, un tas rada arī stresu. Blablabla. Anyway, short term. Es tā īsti arī neparādīju sevi, un neparādīju to, ko es vēlos sniegt pasaulē, diezko sev slēpu joprojām un apspiedu. Un ir dažādi citi iemesli, kāpēc vēl. Un tad es brīnījos, kāpēc cilvēki tā arī reaģē. Varbūt viņi reaģē tādā pašā veidā. Viņi reaģē tā, jo tu īsti neparādīji sevi. Tātad klusums ir dēļ tā, ka tu jau neparādīji to, ko tu piedāvā. Tu slēp visu to, tad tu brīnies, ka neviens nepiesakās, tu brīnies to, ka ir klusums, jo cilvēki reāli, viņiem nav īsti uz ko atbildēt, jo tu īsti sev neesi parādījis, kā var cilvēki atbildēt kaut ko, kas nav. Piemēram, tad, kad tu neesi autentisks, neesi patiesais tu, tad, protams, cilvēku uz to neatbildēs, jo tu jau neesi tu. Bet tad, kad tu esi esi autentisks, cilvēkiem ir uz ko atbildēt. Viņiem ir atbild uz tevi. Bet jādod sevi, parādot, ko tu piedāvā, cilvēkiem ir ko redzēt un ir uz ko vispār teikt jā vai nē. Un tā bija ļoti noderīga mācība man šonedēļ. Ļoti noderīga. Un kaut kas īstenībā, ko es jau sen zināju un jau visu laiku strādāju, ir vairāk sev parādīt un neslēpt. Un būt pēc iespējas autentiskāka. Un beigt baidīties. Jā. Nezinu, kad tas nav kaut kas, kas vienkārši pēkšņi pazudīs. Man liekas, tas ir kaut kas, ar ko strādāt visu dzīvi. Un tas zinu, ikreiz ar to strādājot, rodas uzlabojumi. Es zinu, kad es kļūstu pēc iespējas autentiskāka, brīvāka, vairāk sev parādu, tātad jūtos drošāka, konfidence aug, un viss kaut kas īstenībā aug, kaut vai ir vēl daudz kas, līdz kuram tikt. Un tā ir dzīve. Viss nenotiek tā. Tu izdari vienu darbu, un tu jau esi perfekts. Daudz iemeslu, kāpēc sevi slēpt. Un īstenībā tie daudzie iemesli bija arī ļoti loģiski iemesli. Un bija iemesls tāpēc, kāpēc es sev slēpu, un man bija grūti pastāstīt, ko es piedāvāju, man bija grūti arī parādīt, kas es esmu. Un tas ir kaut kas, ar ko es īstenībā visu šo gadu strādāju. Un esmu centusies tikt pāri, un tagad es jūtu, ka tā kā es šeit esmu, es jau esmu beidzot tikusi kaut kādai tai lielākai barjerai, kur man vajadzēja veselu gadu, lai tik pāri vai pat 2. Jā, es redzu progresu. Un tas ir kaut kas, protams, ar ko vēl turpināt strādāt. Bet jā, šī nedēļa man parādīja vēlreiz to barjeru. Un atgādināja, ka tev ir vairāk savu jāparāda un jābūt autentiskākai un vairāk jāizpaužās. Un tieši vienkārši tā tēma, par ko es arī saucu pirmo apli, un šis ir iemesls, kāpēc es izdomāju arī vispār pirmo tēmu taisīt pašizpausme, jo šī ir ļoti svarīga tēma manā dzīvē bijusi. Un kaut kas, ko vienkārši es pat mācos pārvarēt, mācos strādāt un vienkārši saredzu, cik daudziem no mums ir. Ne tikai es esmu tā, kur piedzīvo šīs lietas, piedzīvo šos tā kā šķēršļus vai
esmu piedzīvojis, piemēram, kaut kādus sadīgšus tādus atgadījumus, vai, es zinu, ka ir daudz cilvēki, kuri ir brīnišķīgi, un viņi slēp savu brīnišķīgumu. Es zinu, ka ir daudz cilvēku, kuri slēp savu zināšanas, redzējumu, gudrību, un man liekas, ir daudz cilvēku, kuri vienkārši noklusē, un tieši tie, kuri noklusē, man liekas, ir tie cilvēki, kuriem tieši vajadzētu runāt, jo mūsdienās lielākoties runā bļauri, kuri pārsvarā reaģē, un viņi reaģē no šīs neapzinātās vietas, bet tie cilvēki, kuri vairāk novēro, vairāk izsecina un ir apdomīgāki un strādā ar sevīm, tieši noklusē lietas, bet tieši viņu zināšanas ir ļoti svarīgas, jo tie ir cilvēki, kuri visu kaut ko vēro un iemācās. Nevis tie ir cilvēki, kuri vienkārši pēkšņi izdara kaut kādus asus secinājumus un reakcijas neiedziļinoties lietās. Un tie ir tie cilvēki, kuri skaļāk bļauj, kuri vienkārši kaut ko ieraug, un viņiem ir reakcija, un tad viņi bļauj. Un tāda ir pilna pasaule. Un tajā pašā laikā ikvienam ir šī daļa, manī arī. Un tāpēc ir brīnišķīgi mācīties, tā kā iemācīties ieklausīties, būt ar savām sajūtām un nevienmēr reaģēt. Un varbūt bišķīt pagaidīt, un tad padomāt un izvēlēties, kā es vēlos reaģēt. Un tas ir viena lieta, jā, arī, ko es vēlos dot, vēlos, lai citi cilvēki spētu pielietot un iemācīties, un tas ir kaut kas, ko esmu iemācījusies un joprojām mācos, pateicoties visiem tiem rīkiem, un tas ir kaut kas, kas arī palīdzēs tajā māsu aplī mums praktizēt tās lietas. Un es nezinu, kas ir labāks vārds par praktizēšanu, tas ir, pielietot šīs lietas, un tas ir tas embodiment. Un par to es vēl parunāšu daudzreiz sīkāk un vairāk, bet man ir, diemžēl, jādodās, un es pārāk daudz runāju. Čau, bučas!